Dievs tevi atdala tevi pēkšņi, sagatavojies pārcelties uz citu vietu. Šis vārds nav priekš visiem, lai Dievs apstiprina tev. Varbūt, ka šis nav tavs laiks, tava sezona. Šis vārds ir apstiprinājums tam, ko Dievs jau tevi runājis vai sāks runāt. 1. Mūzes 13, 6 līdz 15. Bet zeme nevarēja viņus uzturēt, ka tie varētu kopā dzīvot, jo viņu mantība bija liela un tie nevarēja kopā dzīvot. Tā izcēlās strīdus starp Ābrāmu lopu ganiem un latelopu ganiem. Arī kanānieši un feristieši toreiz dzīvoja tajā zemē, un Ābrāms teica Latam, lai nebūtu strīds starp mani un tevi, starp maniem lopiem un taviem lopiem, jo mēs esam brāļi. Vai visa zeme nav tavā priekšā? Labāk šķiries no manis. Ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi, bet ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi. Un Lats pacēla savas acis un ieraudzīja savā priekšā visu Jordānas apgabalu, ka tas bija bagāts ar ūdeni, pirms Dievs izpostīja Sodomu un Gomoru, ka tā kunga dārs līdz pat Coārai, līdzīgs Ēģiptei. Un Lats izraudzīja sev visu Jordānas apgabalu un aizgāja austrumu virzienā. Tā viņi šķīrās viens no otra. Ābrāms apmetās Kanāna zemē, bet Lats apdzīvoja apkārtējās pilsētas un izplēta telts līdz Sodomai. Bet Sodomas ļaudis bija ļoti ļauni un grēcīgi tā kunga priekšā, un tas kungs teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries: Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem, jo visas tās zemes, ko es tev rādu, es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem. Dievs tevi atdala no darba, personas, drauga, ģimenes locekļa. Dievs pieļauj konfliktu starp darbu, ģimenes locekli, draugu. Dievs to pieļauj, jo dara, lai tevi ir nekomfortabli, jo Dievs gatavojas tevi atdalīt. Dievs gatavojas tevi atdalīt un vest prom no tā darba, no tām attiecībām. Dievs dara, lai tu neesi komfortā un esi gatava maiņas uzsākšanai. Tu domā, kas notiek, jūti pārmaiņas, lietas gāja labi, kāpēc ir konflikts, argumenti. Tu jūti, tas nāk no nekurienes. Tas notiek, jo laiks, kuru tu biji tajā darbā, tajās attiecībās, laiks, kuru tu biji ar to cilvēku, draugu, ģimenes locekli, tas laiks ir beidzies. Dievs saka, ka palīdzēs tev pāriet. Dievs tevi pārvietos, lai jūs abi augtu, lai varētu tevi pacelt. Dažreiz Dievs nevar tevi paaugstināt, jo ir kādi cilvēki, kādas lietas, kas tevi attur. Tas nenozīmē, ka šī darba vieta, šis cilvēks ir slikts. Tu esi vairāk attīstījusies. Attiecības vairs nesniedz izaugsmi vai nav saskaņā ar viņa dzīves ceļu. Dievs rada vietu, atdalot tevi, lai tevi var pacelt. Daudz cilvēka brīnās, kāpēc Dievs apsolījis kādas lietas un tās nav notikušas. Un iemesls kāpēc, jo tu esi vēl joprojām tajā pašā vidē. Esi apkārt tam pašam cilvēkam. Dievs nepieļāva Ābramam piedzīvot kādu no apsolījumiem, līdz atlaida Latu, līdz viņi atdalījās. Kad tu atdalies no tā toksiskā darba, no tā cilvēka, no vides, no drauga, no ģimenes locekļa, Dievs sāks tev atklāt lietas, ko nevarēji redzēt pirms tam, jo dēļ šī cilvēka, dēļ šīs vides, dēļ šī ģimenes locekļa, ir kādas noteiktas lietas, ko neredzi, ko Dievs nav atklājis, līdz kāds tiek noņemts. Tas nenozīmē, ka tie ir slikti, bet tu esi izaugusi. Tu izdarīji to, ko tu varēji izdarīt. Šī persona izdarīja, ko varēja. Ābrāms deva izvēli Latam, žēlastības izeja, lai nav sliktas attiecības. Kādam tās nav žēlastības, miera izeja. Varbūt esi toksiskā vietā un tu esi atbrīvota piespiedu kārtā. Dievs tevi var piespiedu kārtā atdalīt. Tiem, kuriem žēlastības iziešana, tev nav nekas pret šo darbu, nav nekas pret šo cilvēku, ģimenes locekli, draugu. Tas ir tikai tas, ka esat izauguši un Dievs dara kaut ko savādāku. Dievs gatavojas tevi atdalīt un pacelt, paaugstināt.
Pirms Dievs paaugstina, viņš atdala no cilvēkiem, lietām, vides, lai tev vairāk atklātu, jo dažreiz vide, cilvēki kavē tavu izaugsmi. Dievs paaugstinās tevi, bet vispirms atdalīs. Tāpēc tev liekas, ka Dievs nerunā ar tevi, nekustās, jo gatavojas tevi atdalīt. Un tas nav kaut kas, kas tev jādara. Dievs tev liks zināt, kad tas notiks. Dievs tam liks notikt, kur dažreiz tev nav pat jāizdara kustība. Cilvēks, kas tev apkārt, zina tavu situāciju, it kā cenšas palīdzēt, dodot naudu, kuru tev vajag, jo tev tajā brīdī ir maz. Jo vairāk Dievs parāda labvēlību pret tevi, jo vairāk šis cilvēks, kas tev blakus, parāda greizsirdību, skaudību, cenšas kaitēt tev. Šis cilvēks tev dod, bet tai pašā laikā cenšas tev kaitēt. Jāuzmanās no šādiem cilvēkiem, jo tie darīs visu, lai tevi nonestu lejā, lai paši izskatītos labi, un tevi nomestu zemē, bet Dievs lietos tuvu cilvēku beigās, lai tas runā par tevi tavā labā. Dievs var tavā labā strādāt jebkādā veidā, bet tas ir pēc tam, kad notiek atdalīšana. Dažreiz vajag būt atdalītam no vides cilvēkiem, pirms tevi paaugstina. Tu vēl neesi atdalīta, tev nekas nav jādara līdz tam, ja Dievs pats neliek tev doties prom. Gaidi uz Dievu, jo dažreiz Dievs to dara tavā labā vai liek tev pārvietoties. 1. Mūzes 15.1. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābrāmu, viņam parādīdamies un sacīdams: Nebīsties, Ābrām, es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Lai arī kur tu dosies, lai arī no kā atdala Dievs tevi, pasargās. Šis cilvēks, no kā Dievs tevi atdala, tāpat mēģinās būt tavā klātbūtnē, rakstīs, un tev būs jāver tās durvis ciet. Ienaidnieks kļūs niknāks, kad tam nav pieeja pie tevis vairs. Esi gatava tam. Cilvēki būs dusmīgi, jo zina, ka esi lieliska persona, lielisks draugs, radinieks. Pirms Dievs tevi pārvieto, viņš vispirms atdala. Dāvids bija zem Saula. Sauls bija ķēniņš vispirms, bet Dāvids bija Dieva izvēle. Dievs ļāva Dāvidam kalpot zem Saula, un Sauls kļuva greizsirdīgs Dāvida dēļ, kvalitātes dēļ, ko redzēja viņā. Sauls kļuva nedrošs, kļuva tik greizsirdīgs, ka vēlējās Dāvidu nogalināt, lietoja iespējas kaitēt, nogalināt, bet tas nestrādāja, jo Dāvids bija izredzēts, apslēpts. Tad, kad Dievs atdala no cilvēkiem, tas nenozīmē, ka tie ir slikti, ka tiem vienalga. Tas ir tāpēc, ka tie sastopas ar savu nedrošību, traumām un nespēja redzēt, ko Dievs redz tevī. Un tāpēc, ka neredz, tie nevar novērtēt, kā Dievs tevi radījis. Tāpēc Dievs tevi atdala. Tie tevi nenovērtē. Tu izdarīji savu daļu un tagad ir jāatdalās. Saulam bija nedrošība un lepnums. Viņš nomira dēļ sirds stāvokļa, un Dāvids kļuva par karali. Dievs Dāvidu izredzēja, Dāvids grēkoja arī. Dievs turpināja paaugstināt, jo viņa sirds stāvoklis bija uz nožēlu, liela sirds. Dāvids pārkāpa laulību, bet nožēloja un nebija lepna sirds. Dievs var tevi neizvēlēties, jo tu skaties uz cilvēkiem ar pārākuma sajūtu vai nosodi, kritizē. Es neesmu tik grēcīga kā viņi, tu jau darbojies lepnumā. Skaties, kā saki par cilvēkiem, kā izturies, jo tas ir, kā tu izturies pret cilvēkiem šajā, tas tev nāks atpakaļ. Nākamajā sezonā, ko sēj to pļauj, kā runā, kā domā par cilvēkiem.